Tagad tiksim skaidrībā, cik ļoti jūs sevi cienat un sevi mīlat. Iedomājieties savā priekšā nogriezni, un nogriežņa sākumā, starta vienā malā, ir, piemēram, centrāla tirgus bombzes. Bet otrā galā ir pasaules bagātākais cilvēks. Un tagad, kurā vietā jūs sevi pozicionējat šajā te nogrieznī? Ieliekiet paši. Un pats galvenais jautājums, kāpēc jūs esat pieņēmuši lēmumu būt konkrēti šajā nogriežņa daļā? Priekškām, kādēļ? Un vēl jau vairāk jūs to nesat izvēlējušies. Un pēc fakta jūs to negribat. Un vēl vairāk jūs to turpinat negribēt. Svētku reizēs jūs turpinat viens otram solīt dažādas labumus, veiksmi, veselību, bagātību. Bet pēc fakta tas nenotiek. Tas viss nav. Un tas notiek gadiem. Tāpēc, kad jums elementāri, lai tas viss būtu, ir jānopelna nauda. Ja jūs tagad pelnat 1000 ar 8 stundām, tad, lai jūs nopelnītu 10 000, jums nāksies strādāt nevis 8 stundas dienā, bet 80 stundas dienā. Bet viss atslēdziņa ļoti vienkārši. Jums nevajag strādāt, jums vajag sajust sevi savādāku. Bet, lai jūs sajustu sevi savādāku, jums nāksies atbrīvoties no dažādām destruktīvām programmām jūsu galvā, uzskatiem, pārliecībām, kas notiek terapijās, kas notiek retrītos, kas notiek ar pareizajiem un īstajiem pavadoņiem, kuriem tas viss ir, ko jūs gribat. Tāpēc, lai jūs atbrīvotos no tā, kas jums traucē, jums nāksies izmainīt sevi. Un jo ātrāk izmainīsiet sevi, jo ātrāk jūs piekļūsiet šiem labumiem. Labumi nebūs pirms jūs izmainīsiet sevi.